Padalīšos ar vienu brīnišķīgu psiholoģijas uzdevumu. Sākumā izstāstīšu, kādi ir ieguvumi, un pēc tam, kā tad uzdevumu veikt. Šis uzdevums ir īpaši noderīgs tiem, kuri grib justies par sevi labāk, kuri grib būt pārliecinātāki, kuri grib sevi labāk iepazīt, būt mazāk atkarīgi no citu cilvēku viedokļa. Veicot šo uzdevumu regulāri, tu vari vairot spēju sevi mīlēt, sevi pieņemt, sevi ieraudzīt no citas gaismas. Un tas var būt arī ļoti terapeitiski. Kāds tad ir uzdevums? Uzdevums ir pavisam vienkāršs. Tu paņem baltu lapu, paņem rakstāmo un uzraksti virsrakstu 20 iemesli, kāpēc es esmu mīlams. Un tie ir tad vismaz 20 iemesli, kas iekļauj sevī īpašības tavas, prasmes, kompetences, tavas iezīmes, kāpēc tu esi brīnišķīgs un kāpēc tu esi mīlams cilvēks. Un rakstot šos 20 punktus, var būt liels izaicinājums tiem, kuriem tas pašvērtējums ir zemāks, bet izaicinājums ir tieši viņus uzrakstīt un pēc tam turēt redzamā vietā to lapu un vairākas reizes pārlasīt. Vēlams kādas 2 nedēļas reizes dienā. Redzēsi, kad šim uzdevumam ir milzīgs spēks, tam ir daudz pozitīvu ieguvumi, un tas būtiski var pacelt tavu personību un tavu pašcieņu nākošajā līmenī. Netici man, pamēģini!